Krastmalu māja tagad balta kā gulbis, lepni saka iedzīvotāji. 30 gadus vecā paneļa māja bijusi stipri noplukusi un šķirbās svilpojas vējš. Nu pat pabeigt ārsienu siltināšana un krāsošana. Nu jauku, un mēs ceram, ka mēs ciemā nesalsim. Ko tad vairāk mums vajag veciem cilvēkiem? Lielākā daļa no 50 iedzīvotājiem ir pensionāri. 18 dzīvokļu māja ir privatizēta un to apsaimnieko pašu iemītnieku izveidota biedrība, kas siltināšanas darbiem šovasar bankā paņēma kredītu – 25 000 latu uz 15 gadiem. Valstī sāktā ēku siltināšanas programma paredz, ja namu siltina ar pašu līdzekļiem, daļu kredīta sedz valsts vai pašvaldība no Eiropas naudas. Taču Lielvārdes novada doma pateikusi, naudas nav. Vīri par to nebēdā, iedzīvotāji paši nomaksās kredītu. Pēc siltināšanas būs jākurina mazāk un ietaupītā nauda pilnībā noseks ikmēneša maksājumu bankai. Nebūs neviena kapeika vairāk jāmaksā kā pagājušā ziemā. Jo māju siltinot, mēs ietaupām apmēram 50% no samaksas, ko mēs maksājam iepriekšējā gadā. Tas nozīmē, ka mājas iedzīvotāji, protams, tas nebija viegli, protams, bija grūti pārliecināt, bet mājas iedzīvotāji nolēma, ja tas ir tā, nu tad ņemam, daram. Piekritām, protams, tur rēķinām un ilgi domājām, un bija arī cilvēki, kas bija pret, bet jādomā taču uz priekšu. Savukārt no iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem par apsaimniekošanu ielikts arī jaunas metāla ārdurvis un logi kāpņu telpās. Pagrabā par pašu iedzīvotāju naudu jau pirms laba laika iebūvēts gāzes apkuras katls. Katrs dzīvoklis sameta pat 300 latiem. Pirms tam siltums nāca no tuvējās skolas, bijuši lieli rēķini un visi saluši. Kurinām, kad gribam, un vienkārši tās mums ir ļoti lielas privilēģijas, ka mēs varam kurināt. Teiksim, vēsais laiks iestājās, ja? Mēs kurinām. Iestājās siltais laiks, mēs atkal pagriežam mazāk. Iedzīvotāji par savu naudu uzlikuši arī jaunu jumtu. Mēs jau obligāti neprasījām to samaksāt vienā brīdī. Tas notika gada robežās, jā, pa lēnām tās naudiņas, kā nu kurš, mēs savācām un nomaksājām. Es, piemēram, to visu esmu darījis tikai ar pensiju. Šovasar mājas iedzīvotāji sameta naudu, lai ierīkot arī artēzisko aku, jo pa vecajām padomu laiku caurulēm tecēja nebaudāms ūdens. Līdz ar tīru ūdeni komunālie maksājumi par ūdeni sarukuši 10 reizes. Judīte Čunka, Egilis Krupnieks, Latvijas televīzija.